Ir dažādi veidi, Jā. kā vielām likt sastingt, vai precīzāk kaut kādi procesi, kuros vielas atdziest. Un pamēģināsim divus veidus. Jā. Viens ar ķīmisko reakciju, Jā. otrs atkal sajaucot ledu ar vēl vienu pavisam vienkāršu vielu. Bet pareizi pēc kāds. Sodu, citronskābi ņemam, izmantojam. Jā. Un tad ko vajadzēs izdarīt? Paņemam glāzi. Skaties, tagad Es gribu pateikt, ka šo var atrast mājās. noteikti. Ja tam ir jābūt mājās, lai šo uztaisītu. Tad sodu tais vaļā citronskābi. Ko pirmo varam? Sodu vai citronskābi? Izvēlies. Tu jau visu dari. Ber. Cik? Es vienkārši nezinu. Es domāju, ber vēl. Pietiek, stop. Nu, tad mēs šeit, tas būtu kaut kāds 4 ēdam karotes. Es ceru, ka mums nekas pāri nepāries pāri malām. Bet Ne, man liekas, ka pāries. Tā. Mēs apmēram redzi, te mēs varam tepat vairāk nekā 4 ēdam karotes. Bet labi, var likt arī mazāk iekās. Tā, un soda, protams. Sodu un citronskābi apmēram vienādi pēc tilpuma. Sodas bišķi mazāk. Nu, skaties, mēs te neteikšu, redz apmēram vienādi. Ņem izmaiņas ar karoti un pārbaudīsim, kāda ir temperatūra. Skaties, es starp citu parādīšu vienu triku, kā labāk sajaukt pulverus. Ja vajag samaisīt pulverus, Jā. tā kā tu mājas tā, mēs varam šķidrumu samaisīt, bet pulveris mēs sagāžam šādi te un tad virpinam šādi. Un tad es rezultātā mums sanāk, ka tie pulveri daudz labāk sajaucās. Nu tā, Jau tu sājā. liekam iekšā termometru un skatāmies, ko rāda mums termometrs. 23 grādi. 23 grādi. Nu tā, tagad mūsu uzdevums ir pieliet nedaudz ūdeni. Ņem, liek klāt ūdeni un skatāmies, kas mums sanāks, kāda būs temperatūra. Pārāk daudz gan nelēj, ja? Ņem ar karoti, mājas. Ja pasties, kas notiek ar temperatūru? Krītās. Jā, Tieši tā krīt. samazinās, ja? Tad mums ir 11 grādi. Mēs vienkārši ielējām ūdeni, bet šīs reakcijas rezultātā izdalās ļoti intensīva ogliskābā gāze, kas paņem līdzi siltumu. Tu vari droši ieliet vēl ūdeni. Ūdens ir kā katalizators šajā Jā, man reakcijā. vienkārši tās vielas izšķīsta, un tad attiecīgi tad tās vielas var savā starpā rēģēt. Skaties, jau ir 6 grādi. Faktiski mēs iegūstam savu veidu saldētavu. Nu labi, līdz saldētavai ne, bet leduskapis. Ja tad mums ķimiskā reakcijā reka 3 grādi jau. Oho, tad nu gan augsts. Iedomāt pataustīt. Tiešām vēs. Cik jau tas ir? 4. 4 grādi, un temperatūra krītās. Te gan līmenis mums ceļās, ja? Bet kāpēc? vienalga sanāk, skaties, mums temperatūra bija sākumā 20 grādi, 23 pat, ja? Bet tagad temperatūra ir daudz zemāka. Tieši tādēļ, kad reakcijā mums siltums iet tiešām sajust var ļoti labi, ja? Sanāk tā, var teikt, burbuļojuši ledus. 7, 4, 3. Interesants sasauc līdz nulei. 0. Ai, labi, gaidam vēl. Tā, 1,2. Mīnus bija mīnus nedaudz. Vienā brīdī uzrādīja mīnus, tad sanāk tā, ka ar šādu reakciju mēs varam dabūt pat 0 grādus. Iedomājies vienkārši istabas temperatūrā sabaram sodu, citronskābi, un no tā, kad burbuļo un izdalās siltums, tiešām man, ja paskatīties to, pasties, no gaisa sāk kondensēties mitrums. Tā ir kā būtu ļoti augsts loks, uz kura mitrums savācās. Vai pudele? Vai augsta pudele no leduskapja. Jā, tieši tā. Tā temperatūra tiešām ir ļoti zema, un tad mums ir reakcijas tādas, kā piemēram ugunskurs, ja, kad kaut kas deg, tad izdalās daudz siltuma,
Bet tāda reakcija, kā šeit, kur izdalās daudz gāzi, un kas burbuļo, tad ir arī tāds, kur mums temperatūra riktīgi pazeminās un kļūst mazāk. Un tātad reakcijas rezultātā molekulas sāk kustēties mazāk. Ļoti interesanti. Tagad pamēģināsim otru veidu, kur dabūsim noteikti temperatūru vēl zemāk nekā 0. Ja šeit mums tā temperatūra bija tuvu 0, ja tur plus mīnus kaut kur svārstījās, tad šobrīd pamēģināsim iegūt temperatūru, kas ir tāda kā saldētavā. Mīnus 18 grādi ir saldētavā. Un kā mēs to iegūsim? Tad mums vajag vienkārši ledu. Un? Vienkārši ledu. Un pie ledus mēs pieliksim sāli. Tu esi noteikti pamanījis, ka ziemā sāli ber uz ceļiem. Pareizi? Jā. Tādēļ, kad sāls un ledus maisījums kūst pie zemākas temperatūras. Piemēram, pie mīnus 5 grādi var uztaisīt tā, ka ledus izkūst kopā ar sāli. Bet izrādās, ka to var dabūt pat līdz mīnus 21 grādam. Mēs pamēģināsim ar tevi dabūt vismaz 18. Tad mums ir ledus, mums ir sāls, taisam vaļā un paņemsim šoreiz otru glāzi. Tātad es iebēršu sākumā visu ledu. Ir. Viss ledus ir iekšā. Un te mēs varam iebērt vēl gabaliņu. Nolikšu termosu. Labi. Esam ielikuši ledus gabaliņus, tad tos mēs varam saldētavā sasaldēt. Un tagad skaties, ja es paņemšu un ielikšu iekšā termometru, tūlīt ieslēgsim, pagaidi, pirms mēs beram sāli, pastīsim. Jā. Kāda ir tā temperatūra šeit pašā vidiņā? 1,2 grādi. Ja tas ūdens, ko es ielēju, bišķi siltāks par 0 grādiem. Un tagad skaties, sāli uzmanīgi ber tur, kur iekšā ir tas termometrs. Droši. Vēl. Un tagad uz pašu ledu nedaudz. Ja? Mēs uzbaram virsū šeit, uz ledus gabaliņiem. Jā. Un tagad noliekam malā. Un pasties tagad, Aizvērst. kas notiek šeit. Aizvērst. Pats testē vēl vaļā. Ja vajadzēs. Pasties. Uz temperatūru. Šeit. Tu redzi? Mīnus -7. Mīnus 8. Jā. Tad mēs faktiski ko izdaram? Pamazinām temperatūru. Temperatūra kļūst ar vien zemāka un zemāka. Šis, starp citu, arī ir iemesls, kāpēc okeānos un jūrās, kur ir lielāks sāls saturs nekā pieņemsim ezerā, tad tur parasti sasals pie bišķu zemākas temperatūras nekā 0 grādi. Jā. Ja, jo tur iekšā sāls. Un šobrīd mums ir 9,10 jau ir. Tā. Nu ko? Iebērsim vēl nedaudz sāli. Jā. Ieber vēl nedaudz. Tātad tieši uz pašiem ledus gabaliņiem uzber vēl nedaudz sāli. Nedaudz. Nu, reku, vēl šeit arī. Jā, droši. Tu taču pateici nedaudz. Nu, labi. Tu uzbēri. Jā, nedaudz. Tā. Nu, tagad gaidām. Šis ūdens gan mums ir ar zilo krāsu. Varbūt to redzēju. Jā, lai labāk varētu redzēt. Mēs pamēģināsim šo ūdeni iebāzt iekšā šeit, kaut kur starpā, lai tas ūdens atdziest. Ja tur temperatūra ir zemāka nekā 0, tad tam ūdenim ko vajadzētu darīt? Sasalst. Mums ūdens sasalst, bet to mēs pārbaudīsim pēc brīdi. Nu tā, ledu esam uzbēruši, līdz izmaisīsim, bet pirms izmaisīsim, izņem mēģini ārā un mums ir sasalsts ūdens. Tad ūdens, ko mēs ielējām, mēs sasaldējām ar ledu, tādēļ, kad tad tiešām temperatūra man šobrīd rāda -9,5. Ja, bet rekur, man ir vēl viens ledus gabaliņš. Tad liksim to maliņā. Šo jāizmaisa, lai mums sāls samajaucās ar ledu. Mums ir -14 grādi jau. Jau. -15 tūlīt būs. Ir -15 jau. Tieši tā, ja reiz esam piebēruši ledu, tad vajag arī nedaudz sāli pielikt. Pareizi. Šādi te. Nu, tā. Tas ir -14,8. Tagad, rīktīgi, pasties. Pasties, tas apkārtējais mitrums, kas ir kondensējies, sāk sasalt. Arī veidojās sniedziņš apkārt.
Zin kā, ļoti interesanti, ko es esmu redzējis. Ja paņem tādu, apmēram tā kā galda garumā, tādu bunduli, metālu, tādu cilindru, ja, kur iekšā ir dobs vidus, tad tu apgriež kājām gaisā, tad stāv. Tur ieliek iekšā ledu, sāli, ledu, sāli, ledu, sāli, aiztais ciet, uzliek virsū, un tur ir speciāla rotēšana. Un tas cilindrs atdzies tieši tāpat kā šeit, redz tā temperatūra zem. Un tad uz tā cilindra ir iespējams taisīt pat saldējumu. Tu lej pienu, tur augu sulas, vēl kaut ko, un tas viss sasalst. Un pēc tam var skrāpi tā uz šķīvīti bļodiņā, un tev ir saldējums gatavs. Iedomājies, saldētos vietā izmantot vienkārši ledu un sāli. Tad mēs iegūstam tādu temperatūru kā saldētavā un varam kaut ko sasaldēt. Tad pēc būtības mēs varam pienu, un saldokrējumu, kas vēl parasti saldējumā ir? Cukurs, kad garša vajadzētu. Ja? Tad faktiski to saliekot kopā, ieliekot tādā maisījumā, kā šeit, mēs varētu to sasaldēt un iegūt saldējumu, pat bez saldētavas. Bet, protams, vai nav jātaisa tieši šāds maisījums, kaut gan ļoti interesanti, ka tādā maisījumā sasals daudz ātrāk nekā saldētavā. Jo saldētavā gaiss, tas dzēsē netik labi. Tā kā jārā ir augsts un ūdenī ir augsts. Kur ir augstāk? Ūdenī. Pat ja temperatūra ir vienāda, ūdenī ir augstāk, jo tieši tāpat, atceries mēs pašā sākumā, kad runājām, tad mums, pat ja vienādā temperatūrā, tas materiāls, kas labāk vada siltumu, un tad ūdens mums vairāk aizvada siltumu, tad mēs sajūtam augstumu labāk. Es paņemšu metālu bļodu, paņemsim āmuru, sasmalcināsim pašu ledu, un paskatīsimies, vai tiešām varēsim iegūt to temperatūru vēl zemāku. Ja šobrīd glāzi pasties tiešām iebāz iekšā pirkstu. Nē. Ieliec, tad tu jutīsi. Ja? Tas pirksts noteikti ir riktīgi stāļš. Labi? Ir kā augsts. Es vēl izliešu šeit lieko šķidrumu. Sāli vēl vairāk. Pagaidi uzmanīgi, neliec vēl iekšā. Tad vienkārši jo mazāk ledus gabaliņi, jo attiecīgi mums kušana notiek intensīvāk un temperatūra krītās intensīvāk. Pasties uz temperatūru. Jej! Mīnus 18. Yes! Dod 5. Ir. Tagad mums ir paštaisīta saldētavā ar temperatūru mīnus 18 grādi, kurā mēs varam kaut ko atdzesēt daudz ātrāk nekā saldētavā. Tas nozīmē, varam ķerties, ņemt pienu, saldokrēmu un visas citas sastāvdaļas un paši uztaisīt savu saldējumu. Mīnus 19. Juhu!